Kā tu sev noraksturotu? Vizuāli? Vizuāli kā? Emocionāli? Kā tu sevi redzi? Un sajūti? Nu, tāds gara auguma jūtīgs tipiņš. Viņš mēģina izzināt pasauli, mēģina jokoties par pasauli. Dažbrīd es esmu ļoti mērķtiecīgs, eju un aizrauju un stāstu, ka tā patiesība ir tāda, un pats tam tajā brīdī tic. Bet, paldies Dievam, man pietiek arī kaut kāda veselā saprāta, un man kaut kādi tuvākie cilvēki ik pa brīdim tā uztais, hops, pagā. Tiešām tā ir. Nevarētu būt citādāk. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs cilvēkiem, kuri mani izsit no maniem iepriekšējiem priekšstatiem, palīdz atrast, ieraudzīt kaut kādas jaunas nianses. Jo cilvēks tā uzbūvēts, ka viņš vazājās par kaut kādām ierastajām taciņām, ēd tās pašas karbonādes, nu tur kaut kāds ēdienkartē kaut ko pamaina nedēļas ietvarā. Bet, ja viņš noskatās tādu labu raidījumu, kur kāds pasaka, no tās pašas materiāla var uztaisīt kaut ko daudz foršāk, garšīgāk, man tas ļoti patīk. Es starp citu tagad pēdējā laikā tieši nodarbojos, es mēģinu, tas nav pilnīgi mans, man neērti cits tur uzaicināt, ēst to, ko es gatavoju, bet man sanāk reizēm. Okay. Jā, un tas attiecas arī uz dzīvi, man patīk eksperimentēt. Un visbiežāk sanāk eksperimentēt uz sevi jau. Uz tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši pēc palīdzības un mēģina kaut ko spoguļošanas kursā vai individuālās seansos kaut ko sev atrisināt. Protams, tur eksperimentēt nevajag, bet ja es kaut ko arī zinu dzīvē tikai tāpēc, ka es esmu kaut kur atsities, pamēģinājis, pacietis arī kaut kādas problēmas, pārdzīvojis un tā. Tev patīk eksperimentēt, tā kā atklāt kaut ko jaunu. Uzmundrināt arī citus, uzmundrināt sevi, uzmundrināt citus, jo principā, ja man nav nekāda apstākļa, notikumu, cilvēku, kas izmaina situāciju, es aizmiegu, es varu ilgi sēdēt, skatīties, kā zāle aug, un tas ir interesanti, jā. Okay. Kā tu vispār spēji noturēties savās tajās vērtībās? Es diskutēju, ja tas nav kaut kāds tups apvainojums vai apgalvojums, ka tu esi duraks, nu, varbūt arī kādam es esmu duraks, tad tur man nav ko diskutēt, es nevienam tad es necenšos pierādīt, cik es tur skaists, talantīgs vai kāds tur. Bet, ja tas aizskar kaut kādas manas vērtības, par kurām es esmu tā kā bijis pārliecināts un tā argumentēt man ļoti interesē. Starp citu, lien tajos sociālajos tīklos tur ir ārkārtīgi daudz mēslu, bet ik pa brīdim tur ir kādas pērles, kāda teikuma, kāda sižeti, kas man tā, ups, un tad es varu tā dienām domāt, ja, man rodas kaut kāda jauna savu doma, un tad man ir prieks dalīties ar tām domām. Ja, to es varu un prognozēs tajās, kas tur pozitīvā pārmaiņu portālā un savā portālā to publicēju. Okay. Nu labi, bet ja vēl par tavu portretu, kas ir tava superspēja, kā tu domā? Es zinu, ka noteikti taviem klientiem un spoguļotājiem ir savs viedoklis par to, bet ko tu pats par to domā? Kas ir tas tavs, tā tava garša rozīne spēja? Es tiešām tā baigi precīzi nezinu, kā citi cilvēki mani redz. Bet tas, kur es jūtos labi, ir tik tiešām kaut kādā veidā palīdzēt, uzmundrināt, palīdzēt atrast izēju. Un tas jau nav tikai tā dot, tas ir arī savtīgi. Tad, kad es esmu spiests nodarboties šiem jautājumiem, es arī pats kaut ko vairāk saprotu. Man patīk negaidīt jautājumu, negaidīt situācijas, atrast no viņām izēju. Manuprāt, iziet cauri sarežģītajam, tas ir man kaut kādā, es nezinu, vai superspēja, bet tas, kas man padodas un patīk. Un vienalga, kas tas būtu, tiešām tur tāpat uzcert kaut ko, ko tu nekad neesi cepis, vai atrisināt kādu situāciju, vai iestudēt. Es ļoti ilgu laiku esmu nodarbojies arī ar teātri dažādās formās, un tur visu laiku ir kaut kā jāatrisina, jāuztais kaut ko, kas nav bijis, Nu jā, tas ir tas, kur es jūtos labi. Tur, kur viss zināms, saprotams, aprakstāms un ielikts kaut kādās tabulās, tur es izčākstu. Man vajag izaicinājumu. Kas tev iedvesmo tieši uz taviem jaunajiem projektiem, nezinu, uz tām pašām runa prognozēm?
uz to, kā tu strādā ar klientiem situācijās, kādas, teiksim, atnāk tev klients ar pilnīgi jaunu keisu, ja? Ar pilnīgi jaunu kaut ko tādu. Kas tev iedvesmo? Iedvesmo divas lietas. Iedvesmo mani veiksme, tad, kad izdodas. Tad, kad tu saproti, jā, izdevās, sanāca, un citi to arī pamanīja. Bet otrs, kas iedvesmoja, vienkārši tādu sapņošanu. Kas ir citādāk iespējams? Kas tur aiz nākamā stūra? Ja? Es vēroju cilvēks, kas baidās no pārmaiņām un ārkārtīgi ilgi tur mēģina nodrošināties, uzzināt, pirms tam izpētīt, saplānot. Ja es patinu filmu apakaļ, kā es esmu mainījies, kad man ir notikuši kaut kādas izmaiņas dzīvē, es kaut kā aizspiedz degunu un lecis nezināmajā un tur nakšņojas uz krēsliem, ja, un visu laiku tā situācija, ja tu viņā ieej, viņi pēkšņi nāk palīgā, uzrodās kaut kāda risinājuma, vajadzīgie cilvēku resursi. Un tad, kad tu pagaršo, ka tu faktiski, ja tu nezaudē galīgi veselo saprātu, ka tu faktiski kaut ko mainot dzīvē nevar zaudēt, drīzāk tu var kaut ko iegūt, ja ne uzreiz, tad pēc brīža. Tas piešķir garšu un iedvesmu. Kā tu māki tajos krīzes apstākļos saglabāt to savu pozitīvo, savu labvēlīgo, tomēr optimistisko vaibu? Jo tā ir tava īpašība. Tas ir viens no tā, ko es ārkārtīgi cienu un vērtēju tevī. Kā tu to māki? Dalies tagad. Man ir bail baidīties. Bailes? Jā. Un līdz ar to es domāju, var kaut kā citādāk iet tajā situācijā, nevis tur vaidot un baidoties. Es nezinu, kur es to iemaņas dabūjis, bet man ir tāda sajūta, ja es ļaušos tagad tajā krīzes situācijā, man ir nemazums tā iebliezuši tā, kā grūti pat piecelties. Ja? Es zinu. Man liekas, ja es paļaušos, tad viss tad ir beigas, ja tad ir, tad beigsies vissliktākajā veidā. Bet tad, kad tu, varbūt tev nav fiziskā spēka un tu emocionāli jūties slikti. Krīzē viss ir slikti. Jā, viss tevi. Kur kaut kas viens ir dziņdziņ. Pagaid. Dzīves vēl esi, kauliņi ir, vesela galva vēl strādā. Pagaid, nesasteidz, neliec vēl no tilta lejā. Pameklēji ir kaut kā, un līdz ko tu tā var sev, es nezinu, kosmosam pateikt, paldies, es nezinu par ko, bet paldies, es zinu, ka pēc krīzes būs uzlabojums, ja. Es nezinu par ko, bet paldies, un tik tiešām izrādās, ka tad, kad tu tā nomierinies un pārstāji koncentrēt uzmanību uz to slikto, parādās vairākas lietas un spēcīgas lietas, uz ko koncentrēties, un tās ir 100 reizes pozitīvākas nekā tās sūdi, kuros tu tagad atrodies, ja. Brīnišķīgi atbild. Bet ir vesela recepti iekšā. Jā, paldies, es nebiju noformulējis. Cilvēks piedzimst optimists vai pesimists? Cilvēks piedzimst normāls. Tas nav normāls? Es arī uzreiz kaut kā viņu jāievērtē, jāibāž kaut kādā plauktā. Jā, bet mums taču vērtē. Tu esi optimists, tu esi pesimists. Un parasti cilvēkiem neskapēc smadzenes strādā tikai uz divām izvēlēm. Vai balts vai melns, vai tēja vai kafija. Ja? Nē. Cilvēks ir ārkārtīgi bagāts un viņš priekš sevis ir jau laimīgs. Viņam optimisms ir tad, ka sūdīgi iet un cer, ka kaut kad būs labāk. Ja? Nē, viņš piedzimst jau labs. Viņš jau piedzimst tajā epizodē, kur jau ir viss kārtībā. Vienalga kādos apstākļos, pat kādos dzērāju ģimenēs. Ja. Protams, tie apstākļi pēc tam sačakarēja vairāk vai mazāk, no kurām paveicās. Bet cilvēks piedzimst laimīgs, kas tad optimismu vai pesimismu nemaz nevajag. Tad tāds nevajadzīgs kvalitātes. Viņš piedzimst laimīgs, manuprāt, un viņš apmēram, viņš varbūt nevar noformulēt tas mazais knēlis, bet viņš kaut kā intuitīvi jūt, kā viņam jādzīvo, lai būtu labi. Manuprāt, cilvēks ir piedzimis, lai viņš būtu laimīgs. Lai viņš justos labi. Un lai vēl kādam palīdzētu justies labi. Tad mēs noklusējam, esam visi optimisti. Jā, visi sabiedrība ir tā uzbūvēta, šī spēle, ko sauc par dzīvi, ir tā uzbūvēta, ka mums nojauc to tīro skaisto prieka sajūtu, tā prieka ceļa sajūta, to skaidrību, uz kuriem man jādzīvo. Mums kaut kā nojauc, kaut kā sarežģīja. Kāpēc tas viss vajadzīgs, es nezinu.
Bet, ja mēs maksimāli turamies sevī, savā ķermenī, savās labajās sajūtās, tajā veselīgā egoismā, ja, kas nav uz citu rēķinu, bet tas ir par mani, ja, par manu unikalitāti un jēgu šajā pasaulē, tad viss ir labi, un tad man izdodas, un tad es arī grūtībām vieglāk tiek cauri. Ja man liekas, ka tās lielākās ciešanas, ko mēs piedzīvojam, ir tāpēc, ka mēs nevaram atrast, kā man dzīvot, jo skola saka vienu, Kā ierakstīties, un sabiedrība saka vienu, un uzskata par ģimeni vai par to, kas ir pareizi, vai kāds bikšs tagad modē, vai kaut ko uzspiež vienu, un tu sāc viņas izdabāt. Un to gan es esmu sapratis. Ja es sāku kaut kādā, ar tām biksēm, ko es esmu nopircis, visiem tādas ir, bet man nav patīkami, tad es uz humpulām atdodu kādam, nebūs tev, nav tavs, jā. Bet ja tev ir patīkami, tas taigā, un ja tas sakrīt tiešām ar tie kāds, kas tur tagad modē, jā, ļoti jauki, bet ja nesakrīt, ejiet, jūs visi ieskrīties. Tātad optimisti vienmēr staigā biksēs, kas viņiem patīk. Jā, laimīgi cilvēki. Laimīgi cilvēki. Vai ar basām kājām, jā, kā tur ir bīt. Bez biksēm. Glaznoja darīt tas, kas viņam patīk, un bija basām kājām. Okay. Visu Rīgu viņi cienīja. Kas ir bijis tavs augstākais sasniegums dzīvē? Ja es patinu filmu atpakaļ, es esmu studējis to, mācījies to, tur vēl kaut ko. Un tad es skatos, ka tie visi nebija tā savstarpēji nesaistīti notikumi. Manuprāt, augstākais sasniegums manā dzīvē ir tas, kur es esmu šobrīd nonācis. Visā ziņā. Gan savā profesionālā izpausmē, gan attieksmē pret pasauli, pret sevi, pret attiecībām citiem cilvēkiem, pret veselību. Tas atziņu kopums, kurā es tagad esmu, ir mans augstākais sasniegums. Kas tur būs vēl pēc gada vai pēc 5, ja Dievs dos? Ko tu gribētu? Labi, nestāst visu, pasaka vienu lietu. Nē, man noteikti gribās grāmatu uzrakstīt. Es viņu tā kā jūtu jau. Bet man liekas, ka man vēl ir laiks, bet tā bīstama attieksme pret laiku. Man ir daži tādi sautīgi mērķi, kur es gribētu aizceļot, kur es gribētu pabūt, kur es gribētu pabaudīt. Jā. Bet no tādiem lieliem, jā, man vajag kaut kādu lielu rakstu darbu uztaisīt. Un tie visi, kas tur pa ceļam, jā, var gadīties ar visādas labas lietas, es ņemšu, jā. Ņems, jā. Jā, būs neteiks, ka nē. Interesanti piedāvājumi, jā, tā bija kino pieredze interesanti, jā. Forši, man patīk gan tā komanda, ar ko mēs strādājām, gan rezultāts. Bet kā tu iztēlojies savu dzīvi, pēc 65? Tas ir tad, kad aiziet pensijā? Es nezinu. Man tas pensijas iedziens vispār ļoti svešs ir, bet es nezinu, kāpēc tieši 65. Mans uzskats par laiku ir apmēram tāds, ka tas ir kaut kāds jocīgs cilvēku izgudrojums. Einsteins jau to visu ir apšaubījis. Fiziķis tur tiešām skatās, ka tas laiks nemaz nav tā tik vienkārši saprotams. 5 pie laimes pulksteņā, un tik tiešām es dzirdēju tādu anekdoti kaut kur. Citplanētieši sūta savus bērnus uz Zemi, lai viņi paskatās, kā tur tie cilvēki lieto to, kas nemaz neeksistē. Runa ir par laiku. Bet runa ir par kaut kādu nākotni, kas nav tik tālu. Ja, ja mēs lietojam cilvēku laiku sistēmu, nezinu. Labāk, interesantāk nekā šobrīd. Vēl gribās tajā ķermenī daudz maz vesels justies. Ja. Tā tās lielākais biets. Ja. Parasti tie cilvēki kaut kā noveco un atsaucās uz ķermeni, uz to, kur mēs te mājojam. Ja. Bet man tā baigi, es tā diezgan daudz peldu. Es gribētu dzīvot labāk nekā tagad, gudrāk, kaut kā brīvāk, vieglāk, rotaļīgāk. Tātad, principā, process turpinās. Jā, tā kā viņš beigsies, vēlams tā, tad ok. Tad transformēšos. Labi. Un tad čivināšu tev no kaut kādas tās priedas, vai krā teikšu, jā, vārniņas tāds ļoti intelektuāls būtnes, jā. Labi. Paldies tev. Paldies. Sarunu. Viesmīlīgi. Vārni esot intelektā tikpat spēcīgi kā šimpanzi. Jā, droši vien.